Sabiedrības integrācijas fonds šogad īsteno informatīvu kampaņu "Līdzvērtīgas iespējas", lai mazinātu dzimumu lomu stereotipus, palielinātu sieviešu īpatsvaru ekonomisko lēmumu pieņemšanā. Lai arī Latvija ir daudz sasniegusi dzimumu līdztiesības jomā, 2014. gada septembrī veiktā sabiedrības aptauja liecina, ka Latvijas sabiedrībā izmaiņas notiek lēnām, un tādēļ vēl aizvien sievietēm jāsaskars ar dzimumu lomu stereotipiem darbā, veidojot karjeru un arī ģimenē. Ir ļoti interesanti skatīties uz to dzimumu, kā uz tādu šo sociālo konstruktu, kā mēs konstruējam to, kādam ir jābūt vīrietim un kādai jābūt sievietei. Ja mēs runājam par vīrieti, tad šeit mums ir kaut kādas funkcijas, tātad tā kā naudas pelnīšana, būšana stipram, varonīgam, nebūt vājam, ja? Tās ir apmēram tās lietas. Sievietēm ir daudz plašāka tā sociālā loma, kas ir gan labi, gan slikti. Ja? Piemēram, viņas var būt vājākas, bet viņām ir jābūt skaistām. Viņām visu laiku tiek teikts, ka viņām ir jābūt skaistām, bet neviens nav viņām pateicis, ka karjeru uz viņām neatiecas, karjeru arī uz viņām attiecas. Dzimumu lomu stereotipu ietekmi uz sieviešu un vīriešu iespējām veidot karjeru un ieņemt vadošus amatus Latvijā bieži ir netieša. Bet par to liecina atsevišķi rādītāji, piemēram, atalgojuma atšķirības starp dzimumiem. Sievietes Latvijā vidēji saņem par 17% mazāku algu nekā vīrieši. Latvijā, jebkurā gadījumā, ja mēs aplūkojam ciparus, skaitļus, statistikas datus, šī problēma, kāds var teikt, ka tā ir izdomāta problēma, vismaz uzskatīt, ka tā ir izdomāta problēma, jo nav šajā gadījumā būtiskas atšķirības, it kā būtiskas atšķirības tam, vai tu esi vīrietis vai sieviete. Bet, protams, es vēlreiz atgādinu, ja mēs paskatāmies uz tiem objektīviem rādītājiem, piemēram, darba samaksas atšķirības ziņā un to, kas vispār ir nodarbināts tajā vai citā profesijā, tad zināms atšķirības un zināmas lietas, ja neizmantotais potenciāls ir vērojams. Dzimumu līdztiesības eksperti norāda, ka šī ir grūti identificējama problēma un tai nav vienkārši risinājuma. Ja mēs palūkojamies uz piemēram, ziņojumu, ko Tiesības sargs ir publicējis savā mājaslapā par to, par kādām problēmām zvana sievietes uz šo uzticības tālruni, bieži vien baidoties nosaukt gan darba devēju, gan savu vārdu, tad tas ir, negrib ņemt atpakaļ darbā pēc tam, ka tu esi dzemdējis bērnu vai negrib dot to pašu karjeras iespēju, nevēlās palielināt algu, tāpēc, ka ir skaidrs, ka tu būsi problemātisks darbinieks, jo tev bērns slimos un tā tālāk. Vai arī tad, ja tu esi tikko precējusies un tevi, 24 gadi, tad vienkārši negrib tevi ņemt darbā vai negrib dot paaugstinājumu tādēļ, ka tev ir tas risks, ka tu varētu atkal palikt stāvoklī. Un tas parāda to, ka tā darba devēja uzskatā lielā mērā sieviete ir problemātisks darbinieks, riskants darbinieks. Latvijā nav noteiktas kvotas dzimumu pārstāvniecībai noteiktos amatos. Tādēļ dzimumu līdztiesības principu ievērošana ir gan izglītības un audzināšanas, gan uzņēmējdarbības vides kultūras jautājums. Latvija var lepoties ar sievietēm līderēm, kur panākumi iedvesmo un pierāda, ka profesionāļu un vadītāju dzimumam nav nozīmes. Eiropas komisijas jaunākie dati. Latvija ir pirmajā vietā Eiropas Savienībā pēc sieviešu pārstāvniecības biržā kotēto uzņēmumu valdēs. Savos jau vairāk kā 23 gados biznesi ir bijis dažādi. Ņemot vērā, ka biznesi man bijuši dažādi, kā alumīnija pārstrādes rūpnīcas, kur biju vienīgā, man liekas, pat Eiropā līdzīpašniece. Bet jāsaka, nav bijis tādas agresīvas vai izrādīšanas, tu sievieti neko nezinu. Bet es gribētu teikt, ka vairāk novērtējot to sievišķo pieeju lietām. Un nevelti vakardien jaunākā uzņēmumā CEO Jahts arī līdzīpašnieks teica saviem mūsu darbiniekiem sekojošo. Es esmu sits puksti, kas ļauj mūsu uzņēmumu pukstēt, bet tā jau ir dvēseli. Un es domāju, ka tas ir tas skaistākais, ko man šķiet tas tandēms, ko veido vīrieti uz sieviete, ja veda uzņēmumos kopā, ir loģika vīrišķā un ir sievietes intuīcija. Un man liekas, tas ir veiksmes formula uzņēmumiem visa veida, lai būtu veiksmīgi un attīstītos. Es domāju, sievišķīgās kvalitātes, kas ir spēja sajust patērētāju, spēja sajust kādu otru cilvēka vajadzības, empātijas spēja, tas noteikti palīdz izveidot biznesa sākumā. Tas dod šos impulsus, kādu saprast, izjust un piedāvāt viņam to, kas viņam ir vajadzīgs. Kā sieviete spēja saprast bērnu un viņam piedāvāt to, kas viņam tajā brīdī ir vajadzīgs. Tieši tāpat tās ir ar otru cilvēku, kas būtu pircējs, kam adresēts ir
kāds produkts vai pakalpojums vai ideja, viņu saprast, viņu uztvert, apmierināt, ir tas, kas, principā, ir biznesa iedīgļa pamatā. Un, protams, vēlāk ir klāt jāliek arī racionālā daļa, rēķināšanas daļa, grāmatvedības daļa, bet to pašu biznesa dzīslu, to, es domāju, sieviete var uztvert un izpildīt un realizēt ļoti, ļoti labi. Bet skaidrs, ka sieviete atšķirās no vīrieša, un kas ir ļoti nepareizi, ja dažkārt sieviete mēģina atdarināt vīrieti, tad kļūstot par tā saukto dzelzs slēdī vai kaut ko tam līdzīgi. Tas ir ļoti nepareizi, jo mēs redzam šeit Draugiem LV, kad ar sievišķību, ar mīļumu var vadīt daudz miljonu biznesu.